Jauniešu vidū vienmēr aktuāls bijis temats par to, ko darīt pēc pamatskolas un vidusskolas beigšanas, kādas ir nodarbinātības un izglītības iespējas Latvijā. Kā tad zināt, vai izvēlētā profesija būs piemērota un neliks vilties? Lai noskaidrotu šos un vēl daudz citus jautājumus, Siguldas novada skolās notika karjeras izvēlei veltīti pasākumi. Mēs aptveram visas Siguldas novada 7. un 9. klases ar mērķi skolēniem vairāk parādīt dažādas profesijas, tikties ar šo profesiju pārstāvjiem, uzdot sev interesējušus jautājumus. Esam sagatavojuši arī katram skolēnam dāvanai grāmatzīmes ar dažādām interneta vietnēm labām, gan par profesijām, gan par izglītības iespējām, gan Latvijā, gan ārzemēs. Un es ceru, ka pēc šīs dienas skolēni būs ieinteresēti jau paši meklēt un uzdot varbūt jautājumus jau nākamajā reizē daudz profesionālākus. Siguldas pilsētas vidusskolā izveidotajā karjeras pasākumā skolēniem bija iespēja apmeklēt 5 improvizētas stacijas, kurās vairāk uzņēmēji, savas nozares speciālisti pastāstīja par savu uzņēmumu, profesijai nepieciešamajām prasībām, izglītību un galvenajiem darba pienākumiem. Pirmajā stacijā bija iespēja iepazīties ar viesnīcu un viesnamu darbību, otrajā ar turismu nozari, trešajā ar iedzīvotāju apkalpošanu, veikaliem un sabiedrisko ēdināšanu, ceturtajā stacijā ar zaļumsaimniecību un 5. stacijā ar kultūras nozari. Izstāstu par savu uzņēmumu, piedāvāju tās vakances, ko mēs varam piedāvāt vasarā. Mazliet pastāstu arī par iespējām arī turpmāk strādāt pie mums. Tad parunājam arī par mācību iestādēm, kur var mācīties. Tā kā Sigulda ir turisma pilsēta, loģiski, ka mēs aicinām bērnus apgūt šo profesiju, jo vienmēr te būs darbs. Viesnīcu ir daudz Siguldā, pat ļoti daudz, un arī pilsētas nākotnes perspektīva ir attīstīta ar vienu šo jomu. Un ar katru gadu rodas ar vien daudz vairāk dažādu izklaides iespējas, un līdz ar to cilvēki ar vien vairāk uzturās Siguldā, nakšņo Siguldā. Bet ir tas, ka ir daudz bērni, kas nāk, bet ir jāsaprot, kādām īpašībām cilvēkam jābūt, lai viņš vispār šī jomā strādātu, jo katrs nevar. Un tāpēc ļoti interesanti, ka bērniem daudziem bija pārsteigums par dažādām lietām, kādas nepieciešams, par to, ka jāmācās krievu valodu. Daudzi bija ļoti pārsteigti, jo tiešām viņi ir jāzina, lai strādātu viesnīcā. Un daudz interesanti jautājumi. Jauniešiem ir svarīgi saprast savas intereses, iespējas un darba tirgus piedāvājumi, lai veiksmīgi izvēlētos savu tālāko izglītību un iegūtu savām interesēm atbilstošu profesiju. Karjeras dienas ir viens no pasākumiem, kuru laikā spērt pirmos soļus savas profesijas izvēlē. Tas ir ļoti izglītojoši un tas ļauj skolēniem uzzināt daudz jaunas lietas par dažādām profesijām. Vai tu esi jau izdomājis, ko tu vēlies darīt pēc 9. klases? Jā, es gribu iet tālāk mācīties par ēdināšanas pakalpojumiem un apgūt to visu, varbūt iet strādāt kādā viesnīcā, tad laiks rādīs. Siguldas novada pašvaldība devusi nozīmīgu ieguldījumu karjeras izglītībā. Sadarbojoties ar novada uzņēmumiem, kopīgi tiek organizēta nodarbinātība skolēnu vasaras brīvlaikā, radot iespēju jauniešiem apgūt pirmās darba prasmes un iemaņas.